Kāpēc es pievēršu uzmanību tam, ka darba likumā ir vairāki panti, kas attiecās uz dažādiem atvaļinājumiem, atmaksājumiem, neatmaksājumiem, kādas prasības tiek izveidotas. Jums jāsaprot, ka stingrākas prasības attiecās, protams, uz budžeta finansētām organizācijām, institūcijām. Privātais biznes var atļauties kaut ko vairāk samaksāt, viņš maksā no savas naudas, izdalījām ar dienām, dabojam dienu, aprēķinājam jūlija daļu, augusta daļu ar vienu un to pašu vidējo. Tādi jautājumi arī bija. Ja mums ir 2 mēneši, vai mums otram mēnesim nav jāņem citi 6 iepriekšējiem mēnešiem. Nav jāņem, kādu esam aprēķinājuši, tādu piemērojumu. Māmiņai personīgais gads būs garāks pa bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku, tātad viņš izkrīt no tā gada, un tāpēc viņš varētu būt arī 2 gadi, jo viņa daļu ir nopelnījis, bet nav izmantojis, pēc tam tukšums, un vajag vēl asti, tātad pagarināt to periodu par to daļu, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājums. Un darba samaksas saglabāšana būs, tā teiksim, savādāk, ka 4 nedēļas vēl pelna. Dabūjam dienas vidējo, un tad mēs nosakam vidējo darba dienu skaitu. Reālu, ne to, ko viņš strādāja, bet reāli bija tā. Un tos abus divus ir jāsareizina. Un dienas vidējā mums nav 900, bet, piedodiet, nav arī 400. Un šo lietu arī kājas izauga no tiesu prakses. Bija viena grāmatvedīte ar iniciāļiem BP. Liels viņai paldies, jo viņa cīnījās caur tiesu, augstāko tiesu, pa visādām instancēm, un viņa panāca to spriedumu, ka nav svarīgi, ka cilvēkam bija attaisnota prombūtne. 59. pantā darba samaksa ir definēta kā regulāri izmaksājumās summas par darbu, tai skaitā tas un šis, un viss kas tā ir darba samaksa. Un tad juristi bija spiesti paskaidrot, ka darba samaksu 75. panta kontekstā jāsaprot, kā tikai alga, piemaksas un prēmijas. Ja?